Iepriekšējā sērijā ceļotāji piedalījās vīnoglasīšanas talkā pie Zazas, viesojās senās vīndaru dzimtas Askanelī mājās un uzzināja, kādu īpašu un senu tehnoloģiju izmanto Gruzijas vīndari, kā tiek svinēti vīna ražas svētki un kas pie galda jādara tiem, kas neprot dziedāt. Ir sākusies Gruzijas ekspedīcijas ceļojuma pēdējā diena. Pēc vīna svētkiem senajā Askanelī vīna darītavā šorīt ceļotājiem ir ļauts pagulēt mazliet ilgāk kā ierasts. Tomēr Vaho ģimenes mājā rīts sākas kā vienmēr. Tiek pabarot mājdzīvnieki un tad pamazām gatavotas brokastis salīdzinoši lielajai ģimenei, kas šodien ir papildināta ar 2 ekspedīcijas ceļotājiem. Kā vienmēr, Intaram vislabākais kontakts ir ar bērniem, un arī Vaho bērni Intarā sajūt radniecīgu dvēseli. Viņiem ir grūti atrast sevi šai pasaulē, jo viņiem nav mantiņa, ar ko paspēlēties. Tāpēc šorīt vislabākā mantiņa bija Intars pats, kuru izmantoja gan kā boksa maisu, gan mazo svanu laušanās cīņu pretinieku. Mums bija visādas brokastis, bija daudz, pārsvarā bija daudz, tur maizītes, ieriņš un tir. Bet beigās bija pat 2 stāvos, lika šķīvi uz šķīvi, jo nebija vairs kur likt. Un tur bija viss, bija viss, tiešām bija viss. Viss, ko brokastīs, mēs ēdam. Tur taču nevar apēst. Tad labrīt! Varbūt pie apetīti? Labrīt! Paldies par burvīgajām brokastīm. Jā, tas bija tiešām neaizmirstami uz visu mūžu. Man liekas, es atcerēšos, vai ne? Ielikšu pat iespējams to fotokartiņu rāmī un likšu lūk pie sienas un rādīšu mazliet lūk. Tādas man ir bijušas brokastis. Arī tādas var būt brokastis. Ir pienācis skumjais brīdis atvadīties no Vaho ģimenes. Rūgto šķiršanās sajūtu Intars mēģina nolīdzināt ar kādu mazu suvenīru un izskatās, ka tas palīdz. Ekspedīcijas ceļotāji dodas uz seno Gruzijas galvaspilsētu Mtshetu, kas atrodas upju Aragvī un Mtkvarī satakā. Mtsheta ir pirmā Gruzijas galvaspilsēta. Tā atradās pie galvenajiem tirdzniecības ceļiem, pa kuriem tika vests zelts, zīts, garšvielas un dārgakmeņi. Mtsheta gandrīz 1000 gadus bija Gruzijas galvaspilsēta. Mtsheta saglabāja savu statusu līdz pat 736. gadam, kad to pilnībā nopostīja Mervana arābu armija. Šobrīd Mtsheta ir tikai maza apdzīvota vieta, ciematiņš ar kādiem 7000 iedzīvotāju. Svetitshovelī baznīca Mtshetas centrā ir viena no nedaudzajām celtnēm, kas saglabājusies no pilsētas pēc Mervana arābu armijas iebrukuma. Jau 1000 gadu šī ir Gruzijas pareizticīgo galvenā baznīca. Svetitshovelī baznīcu lika uzcelt cars Mirjans, kad viņa smagi slimā sieva, cariene Nana, bija izveseļojusies
pateicoties svētajai Ninai. Mirjāns gribēja samaksāt Ninai, bet viņa teica, ka cariene izveseļojusies pēc dieva gribas. Kopš tā laika cars Mirjāns pieņēma pareizticību un ieviesa kristietību Gruzijā kā valsts reliģiju. Svētā Nina dzīvoja Mtshetā 4. gadsimtā un bija veltījusi savu dzīvi dievam. Viņa bija slavena ar to, ka spējusi izārstēt cilvēkus. Ar viņu saista arī kristietības ienākšanu Gruzijā. Viena no daudzajām leģendām vēsta, ka šo baznīcu palīdzējuši uzcelt debesu spēki. Kad baznīcas celtnieki nav varējuši nozaģēt kādu 300 gadus vecu ciedru, kas bijis paredzēts kā viena no kolonnām, no debesīm nolaidies eņģelis un novietojas milzīgo ciedru vajadzīgajā vietā. Pareizticības kā valsts reliģijas ieviesējis Gruzijā cars Mirjāns ar sievu carieni Nanu ir apglabās tepat netālu esošajā Samtavro baznīcā, kuras pakājē ir kāda īpaša vieta, kuru ikdienu apmeklē simtiem cilvēku. Šeit atdusas mūks Gabriels, kurš dzīvoja pagājušajā gadsimtā un bija slavens ar savām spējām dziedināt. Tomēr brīnumainākās leģendas par mūku Gabrielu ir radušās pēc viņa nāves 1995. gadā, kad cilvēki sāka izveseļoties arī atnākot pie mūka kapa. Vietējie stāsta, ka mūka kaps nekad neapsnieg, jo ir silts, un ka no tā, līdzīgi kā no dažām svētajām ikonām, sūcas dziedinoša eļļa, kuru gruzīni sauc par Mirjoni. Interesantas lietas notika mūka dzīvē arī tālajos padomju varas gados, kad Gabriels, piemēram, uzcēla baznīcu, tomēr varas iestādes to nojauca. Mūks to uzcēla no jauna un to atkal nojauca. Tas turpinājās vairākas reizes, līdz mūks ar savu spītību uzvarēja. Gabriela celtā baznīca stāv arī mūsdienās. Ekspedīcijas komanda dodas kalnā, kur skaistā vietā ar īpašu skatu uz seno Gruzijas galvaspilsētu Mtshetu atrodas lūkšanu vietā. Gruzijas kalnus pirktais vējš, siltā saule un senā Mtshetas apkārtne. Ekspedīcijas noslēgumā ceļotājiem liek atcerēties redzēto un piedzīvoto šajā kalnēnās dabas paradīzē Gruzijā. Vispār baigi interesanti. Ļoti mainīga tā daba un ļoti skaista un živa pistna, vai ne? Tā saka. Baigi ļoti gleznaini Gruzija, ļoti gleznaini. Jebkurā vietā tu aizbrauc, vienkārši smuki izstāst. Ir foni, kalni un nenormāli daudz kalnu. Nenormāli daudz. Man jau patīk, kad pie egles aug un kad nevar izbrist un tā tālāk. Man vairāk, man tā svanitība vispār baigi patika. Diezgan interesanti tāda neskarta daba. Pa kalniem, ja interesē, tad tur ir daudz ko darīt. Tur ir kalnu pārgājieni un tādas lietas, kas nav tādā civilizētā veidā un sakārtotā, tā kā Eiropā, kur ir speciāls takas un viss tev ir priekšā parādīts. Tur ir, var atrast pilnīgi, ka tu vari doties kalnos, kur vispār neviens nav pirms tevis gājis. Arī ekspedīcijas ceļotāji vēlas kaut mazliet izbaudīt kalnu takas, pa kurām iespējams neviens nav gājis ļoti sen, un nokļūt kādā klintī, kurā būtu iespējams pārbaudīt komandas alpīnista Induļa prasmes. Vai precīzāk sakot, pamēģināt, kā klintī jūtas Inters. Jo mums ir jāatklāj maziņš noslēpums. Interam ļoti nepatīk augstums,
un viņš vienmēr no šādām izklaidēm ir spējis izvairīties. Man ir ļoti bail, jā. Kad mēs bijām Murālos, tas kāpiens bija man laikam tā, galīgi bija nobiedējis. Kā tagad Induli daram? Sākotnēji man likās, ka nebūs labi. Ka novelsies, striķis neizturēs. Jo man likās, ka tas savienojums, ja, kas tur, ka man bišķi tā jādara, ka neturēs. Laidīties varas tikai šito, ja? Šitien to tas sūd, vai ko? Neko bija labi. Sākumā bija tāds sabijies un tāds, tā apņēmība bišķi saplaka, kad ieraudzīja to kalnu. Viņš fiksējās tagad reāli? Viņš ir reāli arī iet, vai? Tāpēc, ka neesi iekārties vēl līdz galam. Tad, kad tu apzinies, kur ir tā tava spēja robeža, ja par kāpšanu iet runa, tad tu zini, cik tu pats daudz var izdarīt. Un tu zini, cik ekipējums, cik viņš tev var noturēt vai cik viņš droši. Kad tos divus saliek kopā, tad tev atliek tikai pārvarēt to savu iekšējo. Tur tikai viens veids, kā noskarot. Tie taču tomēr bija tikai 50 metri. Sākumā ir tas, ka cilvēks kaut kā līdz galam neuzticās ekipējumam. Patiesi viņam saka, ka viņš tur 2 tonnas, mēram 20 reizes vairāk nekā tu sver. Bet viņam ir, tomēr tā pārliecība rodās tikai tad, kad tu reāli karājies, ka tu vēl ar roku turies, un tad tu jūti, ka tu it kā karājies, palaid lēnām, ir viss, tad viņš tā kā bišķi uzticās. Bet tā, tas normāli bail no augstuma ir visiem. Un es pārvarēju savas bailes un beigās pat es mierīgi pakarājos. Un es uzprasīju Indulim no augšas, vai tagad drīkst, tur čilot, kā viņš teica. Ja? Tur ir mierīgi, vēsi. Un es arī pačiloju forši, īstenībā bailīgi, jautrīgi, drošs pasākums. Kā iet tagad? Vajag traki nav, ne? Nav, jā. Tagad, ja man būtu jālien, vai ne? Galvenais bija šitā pirmā reize. Tagad, ja man būtu jālien, es noteikti darītu to pilnīgi savādāk, bet es to darītu noteikti tikai un vienīgi ar Induli. Kalnā virs senās pilsētas Mtshetas atrodas Džvarī klosteris, viens no izcilākajiem 7. gadsimta Grūzijas arhitektūras šedevriem. Tas uzbūvēts vietā, kur svētā Nīna likusi uzstādīt milzīgu krustu, kurš bijis labi saskatāms no Mtshetas pilsētas. Ir kāda interesanta leģenda par trosu tiltu, kas kādreiz pār Aragvī upi savienoja Mtshetas galveno baznīcu Svetitshovelī ar Džvarī klosteri. Kāds mūks, braucot pār tiltu pāri upei, aizskatījās uz meitenēm, kas kailas peldējās upē. Tajā brīdī trose pārplīsa un mūks ar visiem ratiem iekrit ūdenī. Viņš gāja bojā, bet trosu ceļš tā arī nekad netika atjaunots, un mūkiem bija jāmēro tāls apkārt ceļš, no kura pludmale nebija redzama. Grūzija, valsts Kaukāza kalnos, vieta, par kuru it kā ļoti daudz zinām un esam dzirdējuši, un ar kuru daudzus no mums saista īpašas atmiņas. Šīs 10 sērijas bija mūsu Grūzija, kuru mēģinājām ieraudzīt un saprast bez starpniekiem,
bez reklāmas un turisma industrijas pārstāvjiem, kas pat Latvijā ir radījuši mītu par pavisam citu Gruziju. Mums prieks, ka valsts, kuru iepazinām, joprojām ir tā pati – senā un ļoti draudzīgā Gruzija, kur visaugstāk tiek vērtēts cilvēks, gods un brīvība. Es varētu minēt, kas man piesaistīja, vai ne? Protams, tie ir ēdieni, hačipūrī, tur viss, kas beidzās uz I. Ja? Dīvaini, ka čači beidzas ar A, bet Užgūļī, vieta kalnos. Mestīja, protams, pat par sevi un daba, un vēlreiz daba. Tas ir tas, kas Gruzijas stum uz priekšu, man liekas, un kas liek turistiem braukt un skatīties. Gruzijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, par kuriem dzirdētās leģendas un nostāsti izrādās ir patiesi, jo viesmīlība, izpalīdzība un draudzība staro no ikviena no tiem. Давай за встречу. За ваши приезды. Спасибо. Спасибо. Давай поцелуем. Спасибо. Спасибо. Праздником, мужики. Праздником. Радости вам, счастья, удачи, здоровья. Cilvēki arī ir tādi, atsaucīgi, tādi, draudzīgi, varētu teikt, un tādi, kā kaut kādā ziņā radniecīgi, jā. Viņiem ir viss tāpat štēli, kas mums ir, viņi mūs uzskata par tādiem, brāļiem apmēram, kad mēs esam arī bieži zem krieviem, tad tikuši vaļā, un tad viņi mūs par to saka, jūs jau tur tikāt, un mēs tikai tagad. Привет всем! Давайте. Латвия. Всегда болельщику за вас. До свидания. Всего хорошего. Удачи. Cilvēki. Atsaucīgi. Как память прошлых тяжких бед, свою славу метая тебя, расцветай под солнцем Грузия моя, и судьбу свою новообрела. Ესეც აუხსენია სიათოლის წესი. Это надо говорить традиция, надо это вот покрывать вот деревянными досками, да, надо. Умерла, умри. Когда говорят умру, рот останется открыт. მოდი შენ გამოდგებია გვარდა ნელა ბებო ნელა Heliauda. არა უჭირს ნელა ქვეშიდან წავლი Vienā no epizodēm, kas līdz šim palika aiz kadra, Intārs piedalās maizes cepšanā. Un šeit, it kā pa jokam, bet iespējams visam nopietni, gruzīnu ģimene, redzot dziedātāja čaklumu, apjautājas, vai viņam jau ir sieva. Jauka un ļoti mīļa detaļa, kura nostāstos par Gruziju, ir dzirdēta arī agrāk. Нету, говорит. Сказали, что он уже женат. Man liekas, ka uz Gruziju jābrauc tādiem, kuriem patīk komunicēt ar cilvēkiem, kuri nebaidās gulēt viesnīcā, kurā ir iedalīts tikai gultas, un duša ir ārpusē, un sausā toalete, kur var izkārtoties pēc feng shui vai ne. Patiesībā jā, tikai ar teltīm, un kuriem patīk pabūt dabā. Es domāju, tas baigi individuāli. Tas nav tā, ka
ka tu esi tur palaidis vecāks un gudrāks, un tur, ka tev tagad vajag kaut kādu neskartot dabu un kalnus. Tas ir tā, ka ir cilvēki, kuriem tas nekad nespratīs, tur, kā tur kalnos teltīt, priekš kam tas vajadzīgs. Tur lietas varbūt un augsti un viss cits lietas, bet ir tāda sabiedrības daļa, kas pēc tā tiecās, un tie arī to dara. Un ir tādi, kuriem tur vajag tur smalku hotelu, tur spā un katram savs. Ja man kāds jautā, vai es gribētu aizbraukt vēlreiz uz Gruziju, es noteikti arī aizbraukšu. Es droši atbildu, jā. Noteikti uz Užguļiem es aizbrauktu, Mestīs pa to rajonu. Protams, varētu uz Kohetiju arī, bet tur tīri ar draugiem, vīriešu kārtas pārstāvjiem. 3-4 dieniņas, tad pēc tam ar dāmām uz Užguļiem. Smuki, romantiski kalnos, pasēdēt teltīs. Tā. Ekspedīcijas komanda pirms došanās mājup apstājas pie vēlēšanās koka, kur iesienot auduma gabalu, ir iespējams vēlēties kaut ko īpašu. Vai ceļotāju domas ir par atgriešanos Gruzijā? Vai par veiksmīgu nokļūšanu mājās? Vai arī par izdošanos nākamajā ekspedīcijā? To mēs nezinām. Bet kamēr Intara komanda bauda silto dienvidu sauli Kaukāzā, Latvijā jau notiek gatavošanās Ziemassvētkiem un jaunajam gadam, un, protams, arī jaunai ekspedīcijai. Vai Intars uz jauno ekspedīciju paspēs laikā? Ekspedīcija ir jābūt ekstremālai. Tai jābūt piedzīvojumu briesmu pilnai. Tāpēc es braucu viens pats, lai parādītu tev, kur vēji ziemo. Jaunajā gadā novēlam jums daudz neaizmirstamu un traku piedzīvojumu, bet galvenais – esiet kopā ar savējiem. Es taču nenokavēju, ne?